Kamēr kādreizējā Sabiles depo ēka jau nonākusi izsolē ar sākuma cenu 18 600 eiro, tikmēr pie darbiem ķeras arī paši sabilnieki. Pirmajā tikšanās reizē sanākuši 11 dažādu paudžu vīri, taču interesi esot vēl no dažiem. Idejas autors Andris Šimkus cer, ka atsauksies jaunieši. Man liekas, ka jaunieši varētu būt fiziski aktīvāki tajā ugunsdzēsības procesā. Andris Šimkus pats piedzīvojis, ka jāpalīdz divās uguns nelaimēs, un arī lauksaimniekam Mārim Bērziņam sezonas karstumā aizdedzies lauks. Un redzējām, cik tas ir traģiski, un paldies, ka daudz cilvēku palīdzēja un glāba to situāciju, un mēs tagad gribam arī to atdarīt kaut kādā veidā. Sākumā lauksaimniekam bijusi iecere savā saimniecībā izveidot nelielu bāzi, bet tagad viņš atbalstīs brīvprātīgos ugunsdzēsējus un līdzi paņēmis arī dēlu. Par iniciatīvu interesējas arī vairāki vīri, kuri paši strādājuši no aizslēgtajā Sabiles postenī. Es apzinos, ka tas būs grūti. Es apzinos, ka skriesim pa celmiem un sitīsim punus, bet es domāju, ka izdosies. Jo visi tie cilvēki, kas ieradās šodien, es domāju, ka viņiem acīs tā liesmiņa nedeg, bet dziest, ka mēs to darīsim. Šī ir tikai pirmā tikšanās. Aktīvisti nākšot kopā vēl, lai sakārtotu precīzu plānu, kā ikdienā viss darbosies, un priekšā vēl dokumentu sakārtošanas process. Pašvaldība plāno brīvprātīgos atbalstīt ar apdrošināšanu, ekipējumu, apmācībām, ja tās būs maksas, un jau paredzējusi vietu garāžās, bet iekšlietu ministrija valdījumā pašvaldībai nodos automašīnu. Un, ja nodibināsies Sabilē biedrība, tad mēs šo mašīnu tieši Sabiles biedrībai. Ja nenodibināsies biedrība, tad vienalga būs organizācija Sabilē brīvprātīgie ugunsdzēsēji, un šī mašīna tiešām ir rezervēta Sabilē. Sāksim ar vienu mašīnu, vienu garažu un 11 aktīvistiem. Tad dzīve rādīs, kā mēs augam. Sabiles postenis slēgts februāra sākumā, un šobrīd Talsu novada pašvaldība pieprasījusi datus, cik ugunsgrēku šajā laika posmā bijis. Var jābūt, ka pietiek, ka Kandavu un Kuldīgu var mierīgi pārsakt šo Sabili, ja? Kaut gan, kā redzējāt šovakar un dzirdējāt, ko teica šie puiši. Vienalga ir jābūt gataviem uz to, kad ir jāiet vietējiem iedzīvotājiem palīgām. Varbūt, ka arī šis pakalpojums ir tas, ko var ātrāk nodrošināt, esot šeit pat uz vietas. Šobrīd Latvijā ir reģistrētas vairāk nekā 50 brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības. Pēdējos gados kustība ir nedaudz apsīkusi, to plāno attīstīt, un arī Talsu novada pašvaldība piekritusi iesaistīties pilotu projektā. Sanita Liepiņa, Terēza Matisone, TV9 Pakalni.